Labvakar februāra pēdējā pirmdienā. Šovakar vēlamies jums parādīt šādus sižetus. Sumināti aizvadītā gada labākie lauksaimnieki, dejotāji gatavojas deju lielkoncertam. Mūzikas pedagoģa Baiba Veismane Rezonga. Jau pagājuši 19 gadi kopš Talsu, Rojas un Dundagas novada lauksaimnieki tiekas kopīgā pasākumā, lai atskatītos uz aizvadītā gada paveikto un godinātu labākos darba darītājus. 2015. gads lauksaimniekiem bijis pārmaiņu un cerību pilns. Daudz kas paveikts un daudz kas tiek plānots jau jaunajā gadā. Aizvadītajā gadā noslēdzies plānošanas periods 2007. un 2013. gadam, un lauka atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldē apstiprināti vairāk kā 2600 Eiropas lauksaimniecības fondu lauka attīstības un 429 Eiropas zivsaimniecības fonda finansētie projekti. Sākās jauns plānošanas periods, sākās ļoti daudz jauninājumu, gan projektos, gan pilnībā izmainījās tiešo maksājumu schēma, radās jauni maksājumi, kas praktiski no cilvēkiem prasīja ļoti daudz mācīties, ļoti daudz strādāt, un arī jebkurā gadījumā vajadzēja saprast, kurā vilcienā, kurā brīdī savlaicīgi ielikt, lai nepazaudētu šīs te naudas, jo šis gads bija arī tas gads, kad vairākās programmās, īpaši saistībā ar platību maksājumiem, zemnieki uzņēmās saistības uz 5 gadiem, un ja tas nav izdarīts 15. gadā, tad praktiski 5 gadus pie attiecīgiem maksājumiem arī nevarētu tikt. Pagājušajā gadā lauka atbalsta dienests kopumā ir apmaksājis 430 projektus 7,8 miljonus eiro apmērā, no kuriem Talsu novada lauksaimniekiem aizskaitīti 1,7 miljonu eiro, Dundagas novadam vairāk kā 26 000 eiro, Rojas novadam vairāk kā 32 000 eiro. Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāji sarunā atklāja, ka lauksaimnieki ir palikuši aizvien aktīvāki uz projektu apgūšanu un saimniecību attīstību. Viens no faktoriem, kas to veicina, ir jauna lauksaimnieku paauģu maiņa. Vai lauksaimnieki paliek vairāk? Es domāju, ka nē. Praktiski notiek paauģu maiņa. Tā paauģu maiņa ir stipri jūtama, jo nevelti šogad bija uzsaukts pasākums atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, bet to, ka lauksaimnieki paliek aizvien aktīvāki, atsaucīgāki. Viņiem vairāk vēlmju attīstīties, modernizēties, jo to ir sapratuši neatkarīgi no tā, kaut šobrīd ir grūti laiki piensaimniekiem un cūkopiem. Viņi, arī šo nozaru pārstāvji, turās, cīnās, nāk uz projektiem un viss jebkurā gadījumā notiek. Lai visās aģentūrās un, administrējušās iestādēs, lai būtu tāda rosība, kā ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un lauku vidē, es domāju, ka Latvija būs mūžīga zels un plauks. Pasākuma laikā ar Talsu novada domas atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada lauksaimniecības nozares attīstībā tika apbalvots zemnieku saimniecības Mējas saimnieks Guntis Gricinskis un Andris Alksnis no Īves pagasta. Lauku atbalsta dienests Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde pateicības rakstus piešķīra 2 lauksaimniekiem – zemnieku saimniecības ezera īpašniekam Edvīnam Šmitam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas lauku izaugsmes veicināšanā un zemnieku saimniecībai Oši īpašniekam Eināram Lisicinam par veiksmīgu projektu īstenošanu. Ar Talsu novadu un Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes balvām sveica arī virkni lauksaimniekus, kuri aizvadītajā gadā vai ilgākā laika periodā snieguši augstus rezultātus vai veikuši nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības nozarē. Kopumā tika pasniegtas 17 pateicības balvas. Kristīna Frēmane, Girds Grenevics, Talsu televīzija. Aizvadītajā svētdienā Talsu un Dundagas novada deju kolektīvi dienas lielāko daļu pavadīja Talsu sporta namā, kur notika gatavošanās 5. marta lielkoncertam Cieši, cieši.
Soli pa solim tika izstaigātas, izdejotas un izmēģinātas teju visas lielkoncerta dejas. Talsu apriņķa deju kolektīvi, jeb Talsu un Dundagas novada dejotāji ik gadu tiekas kopīgā pasākumā Sadancī. Šogad pasākums būs kā lielkoncerts, kur kopā ar Rīgas deju ansambli Daļrade dejos arī mūsu puses dejotāji. 2 no mūsu Talsu puišiem dejo deju ansamblī Daļrade. Un es domāju, ka tas arī bija viņiem, viņi iespējams ir lokāli patrioti, un tas bija arī tāda viņu goda lieta atbraukt ar Rīgas ansambli un parādīt Daļradē arī, uz ko mēs esam spējīgi. 3 gadus atpakaļ arī Sporta namā 19. janvārī bija liela koncerts, kur mēs aicinājām ciemos kolektīvus no Rīgas un dažādām citām Latvijas vietām. Arī šajā gadā mums ir Kurzemes novada deju svētki un ir koprepertuārs. Līdz ar to mēs varam rādīt dejas ne tikai atsevišķi, bet viss kolektīvi kopā sadejot. Lielkoncerta programmas pamatā deju ansamblis Daļrade uz skatuves izdejos savu 25 gadu jubilejai veltīto koncertu programmu, kuras veidošanā piedalījies Valmieras drāmas teātra režisors Jānis Notiņš, dramaturģe Rasa Bugavičute, muzikālā apvienība Rakstu raksti, horeogrāfs un deju skolas Dzirnes dibinātājs Agris Daniļevičs un deju ansambļa Daļrade vadītāja Iveta Petersone Lazdāne. 3 stundu garajā lielkoncertā piedalīsies visu paudžu Talsu apriņķa deju kolektīvi. Kopš sezonas sākuma, kurš parasti sākas rudenī, katrs kolektīvs ir cītīgi strādājis pie jaunu deju apgūšanas. Šogad dejotāji ir apguvuši rekordlielu skaitu, vidējās paudzes deju kolektīvi pat līdz 7 dejām. Pārējās grupas arī lielāku skaitu nekā gatavoties lielajiem dziesmu deju svētkiem, tās ir 4, 6. Tā kā es domāju, ka tas darbs ir jau ilgs, lai augļi būtu šajā koncertā. Dejas jau, tā kultūra mums jau vēsturiski ir ļoti svarīga, un mūsu dejotāja līmenis ir, es uzskatu, ļoti augsts. Mēs varam sacensties un konkurēt arī ar citu novadu, apriņķu un arī Rīgas dejotājiem. Un es, Daļradu uzaicināt, tas nav tā, ka paskatīties uz labākiem. Es domāju, ka tas ir paskatīties uz līdzvērtīgiem un varbūt no viņiem kaut ko mācīties. Pieaugušo deju kolektīvu virsvadītāja Lita Freimane ir radījusi Talsu deju apriņķa programmu ar nosaukumu Talsu puses Treidanči. Tā sastāv no 3 dejām, kuras tiks izdejotas šajā koncertā, un arī Kurzemes vēsturiskā novada deju svētkos šā gada jūnijā Liepājā. Kristīna Freimane, Girts Grenevics, Talsu televīzija. 1, 2, 3, 4, 1. Baibas Veismanes Rezongas radošā un profesionālā darbība saistās ar mūziku jau kopš 1. klases skolā. Baibas pedagoģiskās muzikālās dotības izpaužas arī organizējot vokālistu koncertus un skolēnu muzikālās izrādes. Ar lielu prieku, aizrautību un entuziasmu viņa savas zināšanas nodod arī citiem, gan kā kora klases vokālā pedagoģe, gan kā jaukto koru vadītāja. Baibu Veismani Rezongu Talsu pusē daudzi pazīst kā radošu, aktīvu un muzikālu personību. Baiba savas bērnības gaitas kopā ar ģimeni ir aizvadījusi Pastendē, kur arī ir izdzīvota visa košā un krāsainā bērnība. Atceroties savu bērnību, Baiba atzīst, ka jau kopš bērna dārza laikiem viņai paticis uzstāties publikas priekšā, vai tā ir bijusi kāda dziesma, ko izpildījusi, vai kāds dzejolis skaitīts. Es nebiju īstenībā tāds, ka uz pieres rakstīts muzikālais bērns. Es abrīnoju, kā es vispār iekļuvu muzikas skolā. Es kā jau tāds ierasts, ikdienas standarta cilvēks, vai ne? Kaut ko var padziedāt, kaut ko var paritmizēt, kaut ko var noskaitīt, bet laikam tā vēlme, vai ne? Kaut ko vienmēr darīt ir bijusi, un milzums daudz bildes ir tiešām ar to patiku, kaut ko stāstīt, tāpat laikā kļūdīties un dziedāt un kaut kā muzikāli izpausties. Bet jā, tas stāsts par to muzikas skolu, tas tiešām ir. Es pat atceros, ka es dziedāju, manuprāt, 6 maz bundzinieki. Totāli šķībi. Bet man bija ļoti stiprs ritms. Un tas īstenībā tagad ir ļoti kaut kur iedzīmts arī manā Marijā. Viņai arī dziedāšana sākumā nebija nemaz tik ļoti pārāka, ja? Bet tā ritma izjūta viņa kaut kur ļoti izvēlka ar to vēlmi vienkārši muzikāli būt. Jā, bet labi, tas ir veiksmīgs stāsts, ka tur es tomēr iekļuvu un varbūt skolotāja Benita Paigla kaut ko saredzēja aiz acu kaktiņa, ja, Jo īstenībā tā ir, kad
bieži vien tie bērni, kas varbūt nav tik ļoti, vai ne, uzreiz ar to milzīgi nosviesto talantu viņiem, vai ne, bet tieši ar to lielāku gribēšanu muzicēt viņa nu, teiksim, izraujās ikdienā priekšplānā. Nopietnākas muzikālās gaitas dziedātājai sākušās tad, kad viņa sākusi mācīties Pastendes pamatskolas 1. klasē, vienlaikus iestājoties arī mūzikas skolā. Atminoties tos laikus, tagad nu jau pieredzējusī dziedātāja atzīst, ka tas laiks nesot bijis viegls. Tādam mazam ķiparam sāk gan skolas gaitas, gan mācīties mūzikas skolā. Es tagad teiktu traki vecāki, kas sūta pirmo. Protams, nepratu ne pulksteni, nezinu, kā aizbraukt vienai pašai uz talsiem. Tas ir laika jautājums, tas ir tā vai ne. Bet tā veiksmīgi es iekļuvu, bet to es arī atceros. Es atceros, vecā muzikas skola. Tur, kur nu tagad jaunā muzikas skola. Garš, tumšs gaitenis. Nu, tur bija tāds kādreiz, jā? Visas tās klasītes, tā viena vieta. Un mēs uz iestāju eksāmeniem bija pilns, pārpildīts gaitenis, ko es tagad vienkārši novēlu muzikas skolai, ja, un vispār visai cilvēcei, lai atkal atgriežās tāda konkurence uz sevis pilnveidošanu. Nu visu, un stāvēju trīcēdama, neatceros, cik ļoti, bet jā, nu tā es iekļuvu tajā muzikas skolā. Protams, kā jebkuram normālam bērnam tie nebija viegli gadi. Pēc pamatskolas beigšanas jaunajai mūziķei ilgi nebija jādomā, kur tālāk doties mācīties un kādu profesiju iegūt, jo mūzika viņai bijusi tik mīļa un tuva, ka iestājusies Ventspils mūzikas koledžā. Es mācījos kordiģēšanas nodaļā pie skolotājas Anitas Niedras. Nu, diriģēšana man jau patika no pirmām taktīm, ko parādīja skolotāja Paegla. Nu, man vienkārši ir tādas lietas, kur tu pat nezini, bet tu jūti, ka tev patiks. Un vienkārši šitas te vienkāršais kā man viņš ievilka iekšā, man tas patīk. Nu jā, un tad tas bija atkal likumsakarīgi, ka es tieši ar to diriģēšanu vairāk aizgāju, ko es vispār sauc par tādu plašāku profilu, ja, mūzikas pedagogs, kordiģents. Es esmu dziedājis 9. skolēnu dziesmu svētkos noslēguma koncertā solo Tēvijai. Nu, tur atkal ir platpera darbs un uzaicinājums. Un īstenībā es atkal vakar paskatos to video, ārprāts. Es taču tajā laikā vispār nesapratu, kas tā īstenībā ir par laimi tur būt, ja. Tev ir 15. muguras 1000 un priekšā 20, cik tur sajiet. Un labi to darbu izdarīt. Nu, protams, tagad es skatos, jā, tur varēja daudz ko vēl savādāk nodziedāt. Jā, bet tas bija 2005. gads. Un pirmais gads, kad es arī savu ģimnāzijas, Talsvaldes ģimnāzijas koru aizvedu uz svētkiem un pati bija arī klāt. Pēc Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālā maģistra grāda mūzikas pedagoģijā iegūšanas un studiju laikā pavadītajiem gadiem Rīgā, viņa pat nedomājot par plašajām iespējām galvaspilsētā atgriezās Talsos, lai priecētu vietējos iedzīvotājus ar savu skanīgo soprāna balsi, kā arī uzsākot darba gaitas dzimtajā pusē. Tad, kad es uzreiz beidzu akadēmiju, man uzreiz piedāvāja Talsos sākt vadīt, nevis vadīt, bet vienkārši būt par korklases pedagogu. Bet tas taču ir sapņu piepildījums. Kā es varēju domāt par Rīgu, principā, vai ne? Nē, mājas un sapņu darbs. Jā, un tad jau tas ievilka visu tajā Talsu dzīvē iekšā. Protams, ka bišķiņ nāk līdz tam rūgtumiņš, ja tu vienreiz dēļ šī sapņu darba atsaki Rīgai, nekas vēl. Otrais to atsaki, bet trešo reizi nepiedāvās. Ja? Bet tas atkal viss ir tā kā tam jābūt. Mīlestību pret mūziku un muzikālās dotības ir mantojusi arī Baibas meita Marija, kura jau kopš bērnības ir piedalījusies dažādos mēģinājumos, koncertos un pasākumos. Baibas pedagoģiskās dotības spilgti izpaužas vairāku gadu garumā, organizējot jauno vokālistu konkursus, kā arī viņas vadībā tapušas iedvesmojošas skolēnu muzikālās izrādes. Baibas radoši muzikālā darbība auga plašumā, uzsākot sadarbību ar komponisti Daigu Rūtenbergu, kuras atcerētās dziesmas iedvesmoja daudzus muzikālos projektus. Nu jau pāris gadus Baiba vada vokālo muzikas studiju Dziesmu skola, kurā muzikālā pedagoģe ieliek savu sirdi un dvēseli. Paldies, ka skatījāties! Šovakar tas ir viss. Uz tikšanos!